Mūsdienu mākslinieku dialogu ar tēlnieci Līviju Rezevsku sākam nozīmīgā vietā – viņas radītā un pilsētē dāvātā skulptūra dārzā pie Kuldīgas muzeja. Tēlniece Liene Mackus atceras, ka viņas vecmāmiņa bijusi Līvijas klases biedrene, tāpēc impulsu savam darbam radusi personīgās sajūtās un atsaukusies uz Rezevskas pašas tik iemīļoto darbu Meitene ar ūdenstrauku. Domājot par Līvijas Rezevskas nevieglo likteni, nevieglo profesiju arī, ko arī es esmu izvēlējusies tomēr, un kaut kā man gribējās ar tādu vieglumu pieiet šoreiz tam gan tēlnieces tādam, nezinu, liktenim, un es mēģināju ar tādu vieglu rokas vilcienu uzvilkt šo skulptūru, tā kā sevi, tā kā savienot šīs, nezinu, sievietes, tēlnieces, tādā nedaudz atvieglot šo procesu. Godinot Līvijas Rezevskas 100 ar laikmetīgās tēlniecības darbiem Kuldīgas pilsētvidē, kurators Raimonds Kalējs atzīst, ka svarīgākā bija sievietes tēma, tās liktenes, mātišķība, arī atbildība un jaunrade. Līvija Rezevska priekš sava laika bija viena no progresīvākajām jaunajām latviešu tēlniecēm, kur ieguva arī starptautisku atzinību, jo viņas formveide, viņas tēlniecības valoda, izvēlētie materiāli, tēmas, saturiskais vēstījums par sievieti, viņas likteni, mūziku, nacionālo identitāti un citiem jautājumiem. Tas bija tāds savu laika ļoti progresīvs skats, ņemot vērā to padomu laika vairāk gan tādu vīrišķo dominanci šajā vismā grūtajā profesijā, kas ir tēlniecība, darbs ar cietiem materiāliem. Līvija Rezevska bija tāds savu veidu tāds unikums, darbojoties ar bronzu, ar akmeni, ar cietiem materiāliem, eksperimentējot materiālos, kas ir fiziski ļoti smags darbs. Un līdz ar to tad Kuldīga var lepoties, kad šeit ir dzimusi, augusi, attīstījusies un veidojas arī to pilsētas vizuālo identitāti lielā mērā ar saviem darbiem, kas ir 1905. gada parks, kas ir Kuldīgas pils parka teritorija un arī viņas muzejs. Nila Jumīša metāla skulptūra Sidraba Baba mūs ieveda mākslinieku rezidents pagalmā. Tērauda mirdzums rezonē ar Līvijas Rezevskas radošo klātbūtni, kur spēks savienojas ar smalku jutīgumu. Kad krīt gaisma, dažādas gaisma ēnu spēles, kas arī met ēnas, un tie gabaliņi arī darbojās kā spogulīši, kas atstaro, ko es pats novēroju pie sevis darbnīcā, kamēr viņu taisīja, kad man pavasara saule iespīdējas ar logu, tad interesantās gaismas spēlējās uz sienas. Tēlniece Olga Šilova atzīst, ka līdzīgi kā savulaik sacīja Līvija, arī viņas darbi ir kā bērni. Skulptūra Bērns mākonis spoguļojas Ālekšu upītes ūdeņos. Domāju, ka tam bērnam mākonim vēl atklājas kaut kāds vairākie slāņi un līmeņi, jo mākonis tas ir kaut kas virs galvas, kur mēs varam ņemt idejas. Tikai jāņem un jāstrādā. Lai nokļūtu līdz Solveigas Vasiļievas darbam viesis, ceļš jāmēro līdz Mākslas un izglītības kopredzes telpai Ādatu fabrika. Viņa šeit piedalās ar darbu, kurš ir bijis starptautiski atzīts, nominēts Austrālijas tēlniecības konkursā kā viens no labākajiem darbiem. Viņš bija paredzēts eksponēt arī Austrālijas piekrastē. Viņas finansējuma dēļ, diemžēl, viņa nespēja tur nogādāt. Man likās, ka tas ir brīnišķīgi iespēja, lai viņu mēs sakoptu, atrestaurētu un eksponētu tieši Līvijas Rezevskas dzimšanas dienas kontekstā. Darbi Kuldīgas pilsētvidē būs apskatām līdz 2. novembrim. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.